vai ir redzama? Sakiet man, vai jūs redzat prezentāciju? Jā, mēs redzam prezentāciju, un mums tikko Anda pievienojās. Anda pievienojās. Varbūt Anda ātri var pateikt, ko viņa pārstāv. Andra atvainojos, Andra. Andra Kantone. Andra. Čau! Čau, tu lieto ikdienā e-parakstu? Jā, es tikko uztaisīju viņu kaut kādu nedēļu, 2 atpakaļ, un es tā kā ar domu, kad man darbā tad nav jābraukā tik daudz, lai parakstītos fiziski, bet es viņu vēl īsti līdz galam neesmu apgūst. Kaut ko jau es esmu parakstījusi, bet tāpēc es gribēju paklausīties. Skaidrs. Jā, sāk lietot tā. Labi. Nu jā, tātad tā. Sāksim no paša sākuma un tad virzīsimies uz beigām. Tiem, kam ir jau e-paraksts, tie, kas lieto, tiem droši vien pirmā daļa nebūs pārāk interesanta. Tur mums te kaut kas ir šitāds. Lūk. Tātad e-paraksts mums ir izsniegts tāds lielisks rīks, kas ir līdzvērtīgs parastajam parakstam. Tas ir mūsu pašu paraksts, ar ko mēs varam apliecināt savu identitāti elektroniskajā vidē. E-paraksts Latvijā ir ieviests, es teiktu, no 15. gada. Tas sākums bija diezgan tāds jocīgs. No sākuma bija jāpērk šīs te paraksta reizes. Pēc tam parakstu reizes tika jau palielinātas. Tad, kad mums izsniegt sāka visiem masveidā e-ID kartes, tad, kad e-parakstu uzlaboja un vienkāršoja, tad jau mēs varam parakstīties daudzas reizes, un par katru parakstu reizi mums nav jāmaksā. Ar e-parakstu parakstīts dokuments ir tikpat stiprs kā ar roku parakstīts dokuments, bet es teiktu, ka pat vēl stiprāks, jo elektronisko parakstu neviens kaligrāfs jums nenoviltos, ja vien jūsu nelabvēlim nav ienācis prātā aizņemties no jums jūsu ID karti. Labums ir tāds Latvijā, ka parakstītus dokumentus ir jāpieņem visām valsts iestādēm un visām pašvaldības iestādēm. Tas viņiem ir jādara, tas ir noteikts likumā. Līdz ar to neviena iestāde oficiāla nevar atmest jums atpakaļ elektroniski parakstītu dokumentu, sakot, ka viņi nevar atvērt, vai viņi neprot, vai viņiem tas nav pienākums, vai viņi to neakceptē. Mums ir tikai viens pakalpojums sniedzējs, kas sniedz elektronisko parakstu pakalpojumus. Tas ir Valsts radio un televīzijas centrs. Viņi uzņemas visu atbildību par to, ka e-paraksts ir drošs, ka viss ir kārtībā, ka šie certifikāti, kas jums ir piešķirti, kā e-paraksta lietotājiem, ir droši, unikāli un neviltojami. Jā, mums ir pieejami vairāk e-paraksta rīki. Mums ir arī šie te viettelefonos dažādi rīki, bet visstiprākais e-paraksts vēl aizvien ir e-paraksts ar ID karti un karšu lasītāju sekojoši. Ir vēl aizvien Latvijā saglabājušies tādi pakalpojumu sniedzēji, kas ļauj jums identificēties tikai un vienīgi ar ID karti, bez ID, tas ir ar to elektronisko ID, kas jums ir vietā, un ar to parakstītus dokumentus viņi nepieņem vai neautorizē. Lūk, e-parakstu e-ID kartē izsniedz mūsu mīļais Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde kopā ar pašu e-ID karti. Lai to saņemtu, ir jāiesniedz iesniegums par e-ID kartes saņemšanu, bet tas nav tāds iesniegums, ko mēs tagad sniedzam PMLP atsevišķi, mēs vienkārši ievelkam tekstīti
tajā brīdī, kad iesniegam iesniegumu vispār par EID kartes saņemšanu. Lūk, tātad EID karte, jā, mums ir identitātes apliecināšanai un dokumentu parakstīšanai virtuālajā vidē, kā arī dažādiem citiem mērķiem, ceļošanai un pie ārsta mēs varam iet un izņemt zālītes arī ar savu EID karti, ka tas tāds diezgan unikāls dokuments. EID kartes e-parakstu var saņemt Latvijā no 14 gadu vecuma, tātad 14 gadus vecs pilsonis ar EID karti jau var sākt parakstīt dokumentus kā liela un svarīga persona. Lūk, tātad, jā, parakstīts papīra formātā vai ar EID karti, tas mums ir vienādi stiprs dokuments. Lūk, kā jau iepriekš teicu, saņemot šo karti, mums ir bezmaksas neierobežotas parakstīšanās reizes. Varam parakstīt dokumentus kā privāta persona, gan kā juridiska persona, ja esam kaut kur parakstiesīgā persona vai esi pilnvarots kādu dokumentu parakstīt. Lūk, tātad es varu parakstīt savus dokumentus gan kā vienkārši Daina Lužāne, piemēram, iesniedzot iesniegumu kā privāta persona pašvaldībai vai vienalga kaut kur citur, bet varu arī parakstīt šos dokumentus kā, teiksim, biedrības Sēlijas salas valdes priekšsēdētāja. Tad, kad mēs saņemam ID karti, tā uzreiz ir aktīva, bet tad, kad mēs aizbraucam mājiņās, var būt tā, ka uzreiz atbraukušie mājiņās ar savu jauno ID karti, tas e-paraksts vēl nestrādā, bet diennakts laikā viņam vajadzētu sākt strādāt. Lūk, parakstam ar EID karti ir viens mīnus. Es teiktu, ka tas ir mīnus, jo mēs šo EID karti datorā nekur nevaram ievietot. Mums ir jānopērk šis te atsevišķais agregātiņš, mazs aparātiņš, jeb karšu lasītājs. Un karšu lasītāji ir ļoti dažādi. Man ir pats vienkāršākais, pats lētākais, kāds vien bija atrodams. Visātrāk, ko man piegādāja, ļoti elementārs, mazliet atšķirīgs kā šeit bildē, bet visi viņi ir vienādi uzkonstruēti, visiem viņiem ir šis elektroniskā čipa lasītājs, visiem viņiem ir USB vadiņš, USB štepselītis, ko mēs tad iespraužot iekšā datorā varam savu EID karti savienot ar datoru un tālāk jau tad ar internetu. Elektroniskais paraksts nestrādā bez interneta. Tas ir gan slikti, gan labi. Par to varbūt mazliet tālāk, bet jā, ja mums internets nav pieejams, tad mēs parakstīt nevaram. Tad šis te ir nepieciešams lasītājs un ir nepieciešama programmatūra. Programmatūra ir ļoti vienkārši uzinstalējama, būs tālāk maziņš video, kur to parādīsim, kā tas viss notiek. Tas ir vienkārši, programma viņa ir ļoti maziņa, viņa aizņem ļoti maz vietas uz datora un mazliet pierodot ar viņu strādāt, es teiktu, arī ir ļoti vienkārši. Nav nekas tāds sarežģīts, tur jāmeklē kaut kādas daudzas pogas un jādomā, kā tad pareizi. Būtībā viss ir ļoti vienkārši. Lūk, kur tad mēs šo e-paraksta aplikāciju varam lejupielādēt? E-parakstam ir pašam sava mājaslapa, e-paraksts LV, un tur ir sadaļa lejupielādes. Lūk, ja jums datorā ir Windows vide, tad jūs lejupielādēsiet šo te, kas ir apvilkts ar zilu. Tajā vietā nospiedīsiet lejupielādēt. Ja jums ir Apple dators un Apple programmatūra, tad jūs lejupielādēsiet šo, kas ir zem Mac. Un ir arī tādi datori,
kuros ir uzinstalēta Linux operētāja sistēma, tad loģiski jūs lejupielādēsiet to, kas ir Linux versija. Man grūti pateikt, kā strādā uz Mac un Linux, jo es pati strādāju ar Windows, līdz ar to nevarēšu pakomentēt, kā tieši uz Mac un Linuxa, bet man māsai ir Apple dators, neesmu dzirdējis, ka viņa sūrotos, ka uz Apple kaut kas tur neiet. Līdz ar to droši vien, ka viss ir kārtībā, tikai tā mazā aplikācija vienkārši mazliet pielāgota tieši priekš Maciem. Tā, kā tad uzstādīt šo programmatūru? Es uzskatu, ka 2 reizes nav jāizdomā velosipēds, tāpēc es arī jums palaidīšu jau esošu video, kur šis te kungs ļoti skaisti bildē parāda, kā tad šo programmatūru lejupielādēt, kā viņu uzstādīt. Es ceru, ka video ies un ka jūs varēsiet dzirdēt. Ja jūs nevarat dzirdēt, tad lūdzu ieslēdziet mikrofonu un sakiet, ka nevar dzirdēt. Labi, ja? Tūlīt tās mēģinam. Lūk, bet kas tad mums ir jāizdara, lai mēs uzinstalētu šo te programmu, kas saucās e-parakstītājs. Internetā aiziesim uz kādu lapu, kas saucās e-paraksts LV, un pašā pirmajā lapā, ja mēs pabrauksim uz leju, mēs ieraudzīsim pogu lejupielādēt. Spiedīsim uz lejupielādēt, un mums piedāvās tātad, vai mēs lietojam datoru Windows operētāju sistēmu, vai Mac, vai varbūt ar Linux. Es lietoju ar Windows, spiedīšu lejupielādēt. Tad programma būs atvilkta, tad es viņu palaidīšu, un man atvērās loks, uzstādīšanas loks. Es atzīmēšu, ka es izlasīšu licences noteikumus, atzīmēšu, ka es viņiem piekrītu, un spiedīšu instalēt. Windows operētāja sistēma ielūkosies droši, kad es gribu atļaut šai programmai kaut ko darīt šajā datorā, es piekritīšu, un tālāk notiks instalācijas process. Uzreiz jāsaka, ka, lai viņu uzinstalēt, tad jums būs jābūt administratoru tiesībām. Ja tas ir jūsu mājas dators, visdrīzāk jums tādas ir. Ja tas ir jūsu darba dators, iespējams, ka tur jums nav šādas tiesības, tad jums būs jāprasa cilvēkam, kurš jūsu darbā atbild par kalpošanu. Tā, pēc kāda meklīša man raksta, ka uzstādīšana ir sekmīgi pabeigta, un es varu šo logu aizvērt. Tāpat, tātad programma man ir uzinstalēta, bet man šķiet, ka man ir jāizdara vēl kāda lieta. Es aiziešu augšā, tur, kur ir tie 3 punktiņi, es lietoju pārlūku programmu Chrome, nospiedīšu uz šiem 3 punktiņiem, atradīšu vairāk rīku, paplašinājumi un atvēršu, kādi man šeit ir, tā saucamie, pārlūku programmas paplašinājumi. Jā, un šeit es ieraudzīšu, ka man ir uzinstalējies tāds paplašinājums sauktais, kas saucās e-paraksts signing extension. Un man viņu vajadzētu ieslēgt. Lūk, šo te slēdzīt, tātad klikts, un viņš ir ieslēgts. Īstumā tas tā kā arī būtu viss. Mēs esam uzinstalējuši vajadzīgo programmu, tālāk es varu iet uz sākums, uz e-burtu atrast e-parakstītājs 3.0 un palaist šo programmu. Šī tad ir tā programma, kurā es varēšu elektroniski parakstīt dokumentu, tātad, ja es lietoju EID karti un karšu lasītāju. Starp citu, kad jūs liksiet karšu lasītājā karti, neaizmirstiet, kad ar šo te mikroschēmu viņi ir jāliek pa priekšu, neielieciet viņu otrādi. Tad, kā jau teicu, uzinstalēt šo programmu galīgi nav sarežģīti. Vienīgais, kam jums ir jābūt tiesībām kaut ko vispār uz savu datoru instalēt. Es esmu Ints un es skatieties kanāla Rezumē LV. Lūk, bet kas tad mums ir? Tā. Es tā saprotu, ka redzēt un dzirdēt varēja. Es pēc tam, tad, kad mēs aiziesim pauzē, ielikšu arī čatiņā tieši linku uz šo te video. Tie, kas nelieto e-parakstu, un daži mums te tādi ir, tad varēsiet noskatīties pie sevis mājās mierīgi, nesteidzoties. Vispār šis te kungs, Ints, kā viņš pats teica, ir ļoti, ļoti labs YouTube resurss, kur var uzzināt praktiski visu par e-parakstu. Es pat teiktu, ka velti mēs šodien tik daudz laika tērējam, kaut gan varbūt arī nevelti, jo droši vien, ka ik pa laikam kādam ir jāpasaka, meklējiet informāciju internetā, tur viss ir. Bet tiešām mūsdienās tas tā ir, meklējiet informāciju internetā, tur viss ir sīki smalki.
Tātad, tad mēs esam uzinstalējuši savu to mazo programmiņu, un tad, kad mums iedod mūsu EID karti, EID kartei klāt ir aploksnīte ar PIN un PUK kodiem. Lai lietotu ikdienā e-parakstu, mums pilnīgi pietiek ar šiem 2 PIN. Viens ir īsāks, otrs ir mazliet garāks, viens ir 4 zīmes, otrs ir 6 zīmes. Tad, kad mēs parakstam savu elektronisko dokumentu, tad mums ir jāievada abi 2 šie PIN kodi. Iesaku viņus iegaumēt no galvas. Ja nesanāk, tad nobeidzināt kaut kur tā, lai tomēr nemētājas redzamā vietā, bet jūs ziniet, kur tas ir. PUK kods ir nepieciešams tad, ja kaut kas noiet greizi. Ja būs bijušas vairākas reizes nepareizi ievadīt PIN kods, vai jūs gribēsiet mainīt PIN kodus, ja jums nepatīk tie, kas ir, tad ir vajadzīgs šis te PUK kods. Paldies Dievam, man vēl nav pienācis tas brīdis, kad viņš ir jāpielieto, līdz ar to viss ir labi. Es ceru, ka jums arī nekad tā nebūs, ka būs jāmeklē, kur tad ir tas PUK kods. Tā tad jā. Ir vietas, kur mums pietiek tikai ar šo te pirmo PIN, kas ir 4 zīmītes. Tad, kad mēs pāriesim no prezentācijas kā brīvākā formā, tad to visu, protams, ka es parādīšu. Piemēram, internetbankā, lai es ieietu iekšā, man vajag tikai to pirmo PIN, tikai šīs te 4 cipariņus atcerēties. Vai, lai es ieietu, teiksim, e-veselībā, man arī pilnīgi pietiek ar šo te pirmo PIN, bet, lai parakstītu dokumentu, ir vajadzīgi abi, gan pirmais, gan otrais. Tā, ja viss ir pazudis, pilnīgi, ja viss ir pazudis, mēs varam doties uz Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes savu nodaļu un teikt palīgā, man viss ir pazudis, lūdzu piešķiriet man jaunus šos te pieejas ciparus, jaunus PIN un jaunu PUK, un tad jums viņu arī piešķirs bez maksas, netiksiet sodīti par šo nozaudējumu. EID kartē ir jābūt derīgiem un aktivizētiem certifikātiem. Kas tad mums ir certifikāti? Tas ir tāds virtuāls mazs aparātiņš, kas ir mūsu EID kartē, kuru lietojot, mēs esam certificēti, mēs esam paši certificēti lietot savu e-parakstu, tā varētu teikt. Lūk, un ja šie te e-paraksta certifikāti nav aktivizēti, tad mēs nevaram izmantot savu e-parakstu, diemžēl. Ja kaut kādu iemeslu dēļ šis certifikāts nav aktīvs, tad mēs varam atkal griezties savā Pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, parādīt savu EID karti, un tad, ja mums līdzi ir visi mūsu PIN kodi, tad certifikātus aktivizē uz vietas. Tālāk būs arī redzams, kur to var redzēt, vai šie certifikāti ir aktīvi vai nav. Tātad mums ir 3 certifikātu statusi. Derīgs, tad viss ir kārtībā. Viņš var būt atsaukts dažādu iemeslu dēļ. Iespējams, ka tas varētu notikt, ja ir kaut kādas tiesvedības, tad iespējams, ka mums var atņemt šo te certifikātu, lai mēs neparakstam dokumentus, kurus mums nav tiesību parakstīt, vai arī, piemēram, atsaukts vai nav atsaukts certifikāts mums var beigties tad, kad mēs beidzam būt par amatpersonu kādā, piemēram, biedrībā. Ja es vairs nebūšu biedrībā Sēlijas salas valdes priekšsēdētāja parakstu tiesībām, tad šo te
šīs te izmaiņas, kas notiek biedrībā, es iesniedzu, mūsu biedrība iesniedz biedrību nodibinājumu reģistrā, un tad biedrību nodibinājumu reģistrs tālāk kārtotās lietas, ka es vairs nevaru parakstīt biedrības dokumentus kā parakstiesīgā persona ar Pilsonības migrācijas lietu pārvaldi. Un tad es vairs nevaru parakstīt biedrības dokumentus. Šis paraksts vairs nav derīgs. Tas ir atsaukts. Nu, tad certifikātām var beigties derīguma termiņš. Certifikātiem derīguma termiņš ir 5 gadi. Tā. Šito man liekas, ka mēs jau plus mīnus izrunājām. Jā, nu vēl dažreiz ir tā. Tad, kad mēs saņemam savu ID karti, mums prasa, vai mēs gribēsim šo e-parakstu vai negribēsim. Dažreiz pasakam, ka negribēsim, tīpaši, ja tas vēl bijis ir pāris gadus atpakaļ, mēs domājam, mums nevajadzēs, labi, mums nevajag. Bet šī e-ID karte mums ir, un pēkšņi mums savajagās, tad mēs aizejam atkal uz PMLP un sakam, nē, mēs pārdomājām, mums e-paraksts ir nepieciešams, uzrādām visus savus dokumentus, ievelkam ķeksīti tur, kur viņš ir jāievelk, un tad mums e-parakstu piešķir. Pārliecināties par to, vai paraksts ir aktīvs, iespējams, ir tieši šajā te programmatūrā, un to var izdarīt šādi. Tad, kad mēs atveram savu mazo e-paraksta programmiņu, tad mums te ir fails un rīki. Kur ir rīki, ir certifikāti un pirma pārvaldība. Tad mēs uzklikšķinām uz certifikātiem, un tad mēs redzam, kāds tad mums status ir. Tātad, ja šeit ir derīgs status, te kur otrs lodziņš, ja, tad viss ir kārtībā, ja ir atsaukts, nu tad domājam, kāpēc ir atsaukts, un ja nav aktīvs vai beidzies termiņš, tad mēs dipinam savu Pilsonības migrācijas lietu pārvaldi un atjaunojam šo te savu certifikātus. Tātad, jā, termiņš ir 5 gadi. Ja 5 gadi ir beigušies, ejam uz iestādi, piesakamies jaunai ED kartei. Tas, ka jums ir beidzies termiņš elektroniskajam parakstam, jeb elektronisko parakstu certifikātam, nenozīmē to, ka visi tie dokumenti, ko jūs parakstījāt iepriekš, kamēr jums bija derīgs certifikāts, nebūtu vairs derīgi. Nē, visi jūsu parakstītie dokumenti paliek aizvien jums derīgi, tos esat jūs parakstījuši tāpat kā jebkuru papīra dokumentu. Ir priekšrocības, ir mīnusi e-parakstam. It kā mēs e-parakstu varam jebkur un jebkad lietot. Principā jā. Dokumentu aprite notiek momentā. Mēs varam savākt, teiksim, uz viena dokumenta 30 parakstus, ja labi ātri strādājam un esam sarunājuši kādā secībā parakstam kaut vai pusstundas laikā, ko ar papīra dokumentiem nekad mēs nevarēsim, teiksim, kolektīvo iesniegumu, nekad mēs nevarēsim tik ātri noorganizēt ar fiziskiem parakstiem kā ar elektroniskajiem parakstiem. Nu, tā tad nav jātiekas klātienē. Mūsdienās man pat ir grūti iztēloties, kā pakalpojuma sniedzējs ar, teiksim, pasūtītāju speciāli satiekas parakstīt līgumu par kaut kādu darba veikšanu. Nu, tas tāds jau diezgan sen tā vairs nenotiek. Kaut gan arī, protams, notiek, bet nu jau aizvien mazāk un mazāk. Mums ir viens no pašiem drošākajiem e-parakstiem pasaulē. Tas ir vēl tā aizvien, un viņš bija viens no drošākajiem jau sākotnēji, bet vēl aizvien mēs esam tādi pirmrindnieki e-parakstu ziņā. Tad e-parakstu noviltot nav iespējams. Varat būt droši, ka neviens jūsu vārdā nevienu dokumentu neparakstīs.
E-paraksts dod pieeju ļoti daudzām vidēm, internetbankai, Latvija LV, kur daudzus pakalpojumus mēs saņemam, veselības datiem, kur tik vien nē, redz, mēs varam, tepat visu es nevarēju ielikt, vēl garš saraksts. Ieņem dienestā dažādas apdrošināšanas. Mēs varam iegādāties ar e-parakstu praktiski visas bankas. Ļoti, ļoti labs rīks, ļoti daudzveidīgas izmantošanas iespējas. Mīnusi arī ir. Tātad mīnusi ir tādi, ka visur mēs viņu varam lietot jebkad un jebkur, ja vien ir internets. Ja interneta nav, nekā. Tad ir viens mīnus tādiem, piemēram, neuzmanīgiem cilvēkiem kā man, ka nekādā veidā nav iespējams ieviest šajā te dokumentā izmaiņas ar atpakaļejošu datumu. Tad, kad mēs labojam kaut ko savā līgumā vai iesniegumā vai tāmē, tad ir viss par jaunu. Un tādos gadījumos, kad ir kaut kādi ļoti strikti termiņi, ka jābūt parakstītam dokumentam tieši tad un nevēlāk, tas dažreiz var radīt grūtības, bet ir pozitīvā ziņa tāda, ka fizisko ar pildspalvu parakstīto parakstu neviens vēl nav atcēlis. Līdz ar to, ja mēs ļoti, ļoti operatīvi strādājam, tad varam arī kaut kādu nenozīmīgu izmaiņu ieviest tādā veidā, bet es tomēr neieteiktu, jo tas nav pareizi, tas nav likumīgi. Tomēr mums ir jāskatās uz to, lai visas izmaiņas, ko mēs ieviešam kaut kādos līgumos, vai pieņemšanas nodošanas aktos vai rēķinos, ir ieviestas tad, kad viņas ir tiešām ieviestas. Tad tas nozīmē, ka mums ir jātaisa līgumam pielikums ar izmaiņām un jāparaksta vēlreiz. Vēl e-parakstam te bija runa par saglabāšanu. Ieteicams šos visus dokumentus ir saglabāt mākonī. Kas ir mākonis, es domāju, ka visi apmēram zina. Tomēr te ir jau izglītoti un pieredzējuši cilvēki, kas strādā ar internetu. Man mākonī nepatīk glabāt, jo man ir ļoti, ļoti lēns interneta pieslēgums mājās. Un citreiz ir tā, ka es tam mākonim nemaz tik veikli netieku klāt, kā man to gribētos. Tāpēc es viņus glabāju elektroniski, tos te e-dokumentus. Kā es viņus glabāju, droši vien tad pieskarsimies tam mazliet vēlāk. Mīnus ir vēl viens tāds, ka šo te elektroniski parakstīto dokumentu var apskatīt vai no aplikācijā, šajā te e-paraksta aplikācijā, vai arī tiešsaistē e-paraksts LV. Neviena cita programma jums viņu neatvērs un neparādīs, kas tad tur tajā dokumentā iekšā ir. Līdz ar to, ja man ir tāda situācija, ka man šis dokuments ir, pieņemsim, atsūtīts e-pastā, es viņu esmu leju pielādējusi, tad pārsūtījusi kādam citam, un tad es no cita datora, kur nav šī aplikācija, mēģinu viņu apskatīties, un datoram nav interneta, tad es neko tur nevaru izdarīt, jo es netieku klāt ne tiešsaistē pie e-paraksta, ne pie šīs te aplikācijas. Tā vienkārši paskatīties es nevaru. Tas ir, protams, mīnus, bet no otras puses tas ir arī plus. Šie te parakstītie dokumenti nemētājas kā veca nauda, un jebkurš vienkārši nevar atvērt vaļā jūsu sensitīvo informāciju, jūsu līgumus vai pieņemšanas nodošanas aktus vai tāmes. Nav tik vienkārši tam, kā piemēram Word dokumentu, ja kurš varēs atvērt un paskatīties, kas tad tur ir. Nav iespējams parakstīt tad appusēju līgumu, ja vienai no pusēm nav e-paraksta, tad nekādīgi, vai nu ir abiem, vai nu nav nevienam.
ja vienam no parakstītājiem e-paraksta nav, nu tad ir jāraksta pa vecam. Līdz ar to aiciniet visus savus partnerus, draugus, radus, lai ievieš savu e-parakstu, jo kādreiz var gadīties, ka jums ir jānoslēdz kāds līgums, ja tas vēl nav noticis. Vēl ir tāda lieta, ka citās valstīs mūsu e-paraksta tieši e-doc formāts nestrādā. Ir valstis, kur strādā tas otrs formāts, to es arī parādīšu vēlāk, kas tas ir pa formātu, bet arī ne visās. Ar šo esmu saskārusies pati. Mums bija Sēlijas salām viens projekts ārvalstu finansēts, un šī te administrējošā iestāde mums bija tā, kur Budapeštā laikam, Budapeštā, un projekta līgums, projekta visi dokumenti bija jāparaksta ar roku un jāsūta skenēti. Un, ziniet, man bija tik tāda nedroša sajūta pie tā, ka, kā tā, tāds, ja tur līgums uz tomēr projekta summa, tas nav tur ne 100, ne 200 eiro, tomēr drusku vairāk, un tas viss tā, tā kaut kur skanētos dokumentos, tas tikai parādās. Tā sajūta nebija patīkama, bet, acīm redzot, viņiem tas viss derēja, tad rakstījām ar roku, skenējām visu to milzīgo papīru kaudzi un sūtījām un ņēmāmies, viss, protams, tika izdarīts. Bet, tad tiek slēgti starptautiski līgumi, tad ar e-doc formātu mēs nevaram iziet cauri. Tā, mums tagad būs tie jautājumi, kas ir radušies uzreiz tagad, varēsiet uzdot, un tad mēs iesim 10 minūtes pauzītē, un tad runāsim tieši par sagatavošanu, parakstīšanu, pārbaudīšanu, atvēršanu, nosūtīšanu, un droši vien arī par saglabāšanu. Tik daudz, cik es jums varēšu pastāstīt, es jums arī pastāstīšu. Tā, es tagad iziešu no prezentācijas, lai es jūs mazliet redzu, kas mums čatā ir ierakstīts. Lūdzu, meitenes, uzdodiet jautājumu, kāds bija jautājums radies pilnīgi noteikti. Nav neviena? Nav neviena jautājuma. Kādas jūs gudras. Jūs vispār mani dzirdat? Dzirdam, viss ir kārtībā. Tātad jautājumu neviena nav. Bija jautājums, es tūlīt jums iemetīšu čatiņā. Bija iepriekš jautājums par to, ka iestāde pieprasa pielikumos pievienotos dokumentus nokopēt, uz papīra formāta kopijas uzrakstīt, ka kopija pareiza, tad to vēlreiz nokopēt un pievienot. Vai tas nav absurds? Tūlīt es ielikšu jums čatā šo jautājumu un pie reizes arī atbildi. Tā, tūlīt tas. Es teiktu, ka savā ziņā tas ir absurds, ja reiz mums ir tāda lieta kā elektroniskais paraksts, bet tur ir viena lietiņa, viena nianse. Redziet, tie dokumenti, kas ir parakstīti ar elektronisko parakstu, mums vairs nav jākopē. Bet ir vesela kaudze veco dokumentu, kas mums ir parakstīti ar rokām vai dažādi citi dokumenti. Un tas, kas ir dokumenta kopija, tas vien jau nozīmē to, ka šis te dokuments tiek parādīts tieši tādā formā, kā viņš ir oriģinālais. Ar visām grumbiņām, kas mums var būt veidojušās, teiksim, uz dokumenta, ar kaut kādiem papīra bojājumiem vai nezinu, vēl kaut kādām. Kopija nozīmē to, ka šajā te failā
ir redzams tieši tas, kā tas dokuments izskatās. Līdz ar to, ja mēs kaut kur pievienojam jebkādu dokumenta kopiju, vai tas ir ar roku parakstīts līgums, vai tas ir, teiksim, nokopēta kaut vai geogrāfiskā karte, bet nokopēta. Mums jāsaprot tas, ka tā ir kopija pēc šīs te kopijas definīcijas, ka tur ir redzams viss, kas ir oriģinālā. Bet ir divi veidi, kā mēs varam elektroniski šīs te kopijas apliecināt. Viens ir veids tieši tā, kā bija jautājumā, ja, nokopējam dokumentu, uz papīra formāta kopijas uzrakstam kopija pareiza, savu parakstu, tad to vēlreiz ieskanējam vai neieskanējam, priekš elektroniskā dokumenta ieskanējam. Pievienojam un vēlreiz parakstam ar elektronisko parakstu. Tas ir viens veids. Otrs veids ir tāds, ka mēs šo te dokumentu, šo skanēto, es teiktu skanēto, nevis kopēto, bet skanēto dokumentu oriģinālu parakstam reizē ar elektronisku dokumentu, kurā mēs uzrakstam, ka kopija pareizi. Tātad mēs uztaisam vispirms teksta vai Wordā vai open text dokuments, kāds, kuram ir pieejams formāts, tekstā uzrakstam kopija pareiza, teiksim, tur Dainālužāni, tādā datumā. Tad mēs šo te skanēto dokumentu un šo mazo failiņu, kur mums ir ierakstīts tikai, ka tā ir kopija pareiza, reizē atveram savā e-parakstītājā, parakstam ar savu parakstu, un tad mums viss ir kārtībā. Ir divi ceļi. To nosaka dokumentu noformēšanas kārtība, kādi tur bija tie MK noteikumi, es nekad mūžā nevaru atcerēties. Kaut kāds tur bija tas kaut kur MK noteikumi. Tur ir diezgan skaidri, vairākas reizes izlasot, var ļoti labi saprast. 558 MK noteikumi, dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība, 49. un 50. punkts. Tad, kad izlasa šos te noteikumus, tad būtībā arī var ļoti labi saprast, kāpēc tad tā situācija tāda ir. Lūk, tas bija viens jautājums. Otrs jautājums vairāk gan attiecas uz nākošo lekciju, kas mums būs rīt. Otrs jautājums bija par vai lielvedības dokumentu reģistrācija, ienākošie, izējošie dokumenti, ceļazīmes, rīkojumi un tā tālāk ir pieejama kāda bezmaksas programma. Ziniet, teikšu, ka nē. Grāmatvedības programmas jūs varat izmēģināt bez maksas. Jūs varat notestēt, vai jums der konkrētā programma, bet agrāk vai vēlāk pienāks brīdis, ka par to būs jāmaksā. Grāmatvedības programmas ir maksas programmas tāpēc, ka grāmatvedība ir pamatā izdomāta komercdarbībai. Līdz ar to gaidīt, ka komersantiem tiks piedāvāti šādi te online bezmaksas rīki, lai varētu kārtot grāmatvedību, ir naivi tā cerēt. Tas tā nenotiek. Ir tādas programmas vairākas, kas ir ļoti lētas, teiksim tā. Piemēram, pašnodarbinātajiem ir tāds pats LV, kur jūs varat kārtot savu grāmatvedību, maksājot, manuprāt, 5 eiro mēnesī. Tas ir normāli, ir tildes, vismaz bija kādreiz tildes jumis mini, tas bija bezmaksas, bet, tildes jumi mini es neieteiktu, tas nav labākais rīks, un, viņš ir ļoti nērts, es zinu pēc atsauksmēm. Lūk,
Kāpēc es jums nerādīšu ne šodien, ne rīt tiešsaistes grāmatvedības programmas? Tāpēc, ka, lai lietotu tiešsaistes grāmatvedības programmu, jebkādu, man viņa ir jālejupielādē un jāuzinstalē uz tava datora. Es to nedarīšu. Es to nedarīšu, tāpēc, ka tā uz datora ir vienkārši simtiem programmu visādu. Un katra grāmatvedības programma ar kaut ko atšķiras. Katrā tu ievadi savus personīgos datus, e-pastus un tā tālāk. Man nevajag, lai man nāk no 30 kaut kādām mazām grāmatvedības programmām visu laiku paziņojumi, ka lūdzu abonējiet, maksājiet mums 100 eiro un būsim draugi uz mūžu. Un tāpēc es to nedarīšu. Jums ir internets, jums ir pilnīgi noteikti kaut kāda klaviatūra, uzrakstiet bezmaksas grāmatvedības programmas vai online grāmatvedības programmas Google un ejiet un testējiet paši. Vienam der viena, otram der otra. Tā, kas der biedrībām, nederēt uzņēmumiem un otrādi. Lūk, tā ar tām bezmaksas grāmatvedības programmām es teiktu, ka tādu nav. Un droši vien, ka pareizi, jo arī tad, ja mēs, mums tomēr par kaut ko ir jāmaksā, par kaut kādām zināšanām, ja cilvēki to ir programmējuši, viņi ir tērējuši naudu, maksājuši algas programmētājiem. Viņiem kaut kas par to ir jāsaņem, tāpat kā grāmatvedim ir kaut kas jāsaņem par to, ka viņš kārto grāmatvedību. Lūk. Tā. Par failu saglabāšanu, par to gan tad otrajā, par to otrajā pēc 10 minūtēm. Vai ir vēl kaut kāds jautājums, varbūt pa šo brīdi radies, lūdzu? Visiem viss skaidrs. Ja? Labi.